Sveiki, sveiki, superīgie, ģeniālie, burvīgie brīnumi. Tā neierastā veidā tagad mēs esam nevis divas ar Evu, bet veselas četras. Un tam par iemeslu ir kāds salīdzinoši nesens notikums manā e-pasta kastītē, kurā es ieraudzīju jautājumu dzīves elpas pasniedzējai. Jautājums bija no Allas, kuru jūs redzat šeit, es nezinu, te. Tur, kur. Jautājums bija no Alas, ierosinājums, lūgums, vai man nav kāds kurs, vai varbūt es varu tā kā ā, parunāties par diezgan nopietnu tēmu, atkarības un konkrēti par alkoholismu un varbūt pat vēl konkrētāk par to, kas notiek ar cilvēkiem blakus tam, kurš ir alkohola atkarībā. Jā, tēma ir nopietna, tēma ir pamatīga un diezgan daudzi. Mēs dzīvē sastopamies ar šīm lietām. Manā dzīvē viņi ir bijusi tik tālu un tik tālu un ļoti daudz. Un dažādiem es esmu gājusi cauri sajūtām. Un man bija ļoti interesanti, jā, pieskarties šai tēmai, kurai patiesībā es līdz šim nekad vēl nebiju pieskārusies. Un tad es iedomājos, ka ir labs brīdis šajā momentā uh, to pasniegt jau kā vidū jauno projektu. Un tāpēc es devos pie Evas un teicu, man liekas, ka šis ir jātaisa plašāk, jo nu, varam mēs tādā kameru stilā parunāties par šo tēmu, bet ja nu iegūst vēl vairāk cilvēki. Un tāpēc mēs sanācām visas četras kopā. Un Alla teica, ka es gribu, lai arī Baiba ir blakus, mana partnere un atbalstītāja. Un mēs izrunājām un sarunājām. Tā rezultātā ir tapis notikums, ar kuru mēs tagad gribam īsumā iepazīstināt tevi, lai tu pēc tam nāc un skaties, kas tad tur tālāk būs no tā, ko mēs saorganizējām. Un tāpēc es gribu, lai Eva pasaka, ko viņa domā. Un pēc tam Eva palūgs Allu varbūt pateikt dažus vārdus un ar sevi iepazīstināt. Un Allu varbūt iepazīstinās mūs ar Baibu. Paldies, Maira! Labs vakars, laba diena visiem plašajā pasaulē. Un, jā, man tiešām prieks, ka Allas vēstule, ja vēlme ir summējusies ļoti skaistā jaunā projektā, kuru mēs jums piedāvāsim, mīļie klausītāji. Un, Un es domāju, ka ir laiks runāt par tēmām, par kurām mēs nerunājam, un tāpēc mēs esam radījuši jaunu diskusijas platformu tēmas, par kurām nerunā. Un, ja jums vien būs interese, mēs dosimies tālāk, dziļāk un vairāk par to visu runāsim. Jā, šī platforma tieši ir ar tādu mērķi, kad iedrošināt gan cilvēkus, gan līdzcilvēkus, kuri ir sastapušies ar šīm te atkarībām un meklēt risinājumu, ne tikai ar to samierināties, bet meklēt risinājumu. Un, jā, un es ceru, ka mums tas izdosies, un es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka mūsu lokā ir tāds brīnišķīgs būtnes kā Alla un Baiba, jo ir jau tā, ka mēs labas lietas varam radīt kopā. Un es domāju, ka tas atkal ir, tā ir atkal cita enerģija, cita iespēja, un esiet ar mums kopā. Tas būs tiešām ļoti vērtīgi, es domāju. Jā, varbūt, Alla, tu kaut ko gribi mums Jā, vēl protams. piebilst. Jā, es esmu intelektuālās attīstības kluba iedvesmotājas Pērles vadītāja, un tā ir mana partnere Baiba. Un mēs kopā vadām šo te klubu, un mums radās tāds jautājums, un, protams, neviens vien jautājums, kas ir saistīts ar šo te atkarību,
Šī atkarība ir ietekmējusi ļoti arī mūsu dzīves, un tā kā mēs vēlamies iet uz priekšu un intelektuāli attīstīties, tad mēs vēlamies uzzināt ne tikai par tēmām, kuras varētu mūs attīstīt, bet arī par kaut kādām destruktīvām tēmām, kur mēs arī varētu varbūt kaut ko uzlabot. Un ne tikai mūsu dzīvēs, bet arī mūsu blakus esošo cilvēku dzīvēs. Un, nu, šobrīd sanāk, ka varbūt arī visā Latvijā un plašajā pasaulē, kas to zina. Ja? Protams, ka mēs necerējām un nedomājām nemaz, ka šis projekts izvērsīsies šāds, tik plašs, bet mēs esam ļoti priecīgi par to. Un mēs ceram, ka no tā izveidosies kaut kas ļoti skaists un ļoti, ļoti noderīgs visiem jums arī. Baiba, varbūt tu gribi arī kaut ko teikt? Jā, varbūt es gribu tikai piebilst to, ka, kā jau Vāli iepriekš minēja, es arī esmu saskārusies ar šo te tēmu, tāpēc man pašai būs ļoti interesanti piedalīties šajās diskusijās, jo mēs esam uzaicinājuši viesos arī ciemiņus, kuri vairāk un smalkāk izteiksies par šo tēmu, un es ļoti labprāt arī paklausīšos. Tā kā visi mīļi lūgti, aicināti, es domāju, ka katram ir bijusi situācija, kad cilvēki ir saskārušies ar šo, un būs ļoti interesanti uzzināt dažādu cilvēku viedokļus un risinājumus. Tā kā visi mīļi lūgti. Jā, nu lūk, es domāju, ka īsumā mēs mēģinājām ieintriģēt, radīt tādu interesi, un lai vēl vairāk viņu radītu, mēs neteiksim, kas būs šie cilvēki, kas piedalīsies diskusijā un izteiks savu viedokli šajā reizē. Tāpēc nāciet kaut kur tur apkārt, noteikti būs poga, kuru uzspiežot, jūs nonāksiet pie smalkāka apraksta. Kas tad tur īsti būs, par ko mēs runāsim, kad, kur un cikos. Eva gan pateiks, kad, kur un cikos, bet nāciet un būsim kopā, un mēs ļoti, ļoti arī gaidīsim, jau tagad pasaku uz priekšu, gaidīsim jūsu atsauksmes, jūsu jautājumus, jūsu ierosinājumus, varbūt par kādām citām tēmām, par kurām ir neērti runāt. Es domāju, ka mēs tagad esam jau pietiekoši gatavas atvērties tam, ka nav tēmas, par kurām mēs negribam runāt, jo neiecietība pret skeletiem skapī ir šobrīd būtiska lieta, lai mēs aizietu tīri tālāk bez šīm te kaut kādām lietām, kas būtu slēpjamas. Nu, tad ko? Tad tiekamies. Jā, mīļie, tad mēs tiekamies. Mūsu pirmā tikšanās ir 11. februārī. Tā notiks Zoom zālē. Pirmās tikšanās tēma ir alkohols, atkarība un līdzcilvēki. Un, kā jau Baiba teica, mums būs ciemiņi. Tātad mums būs pavisam kopā 5 eksperti. Tālāk neko neteiksim. Lai paliek jums intriga, dodaties uz mājaslapu, pētiet, lasiet, piesakieties. Tas būs bezmaksas pasākums. Un, jā, es domāju, ka tas arī ir tas galvenais, ko mēs gribējām šodien pateikt. Un tad kaut kādas detaļas un to visu, tad droši vien sekojiet līdz informācijai, un tur jūs arī visu saņemsiet. Tā kā 11. februāris vakarā, kā vienmēr vakarā, un Zoom platformā, un sekojiet līdzi, es, Tiekamies, un tiekamies tiekamies. un visiem. Lai mums izdodas. Tā.